Kā spēlēt handpanu? Principā viņu vajadzēs nost no plauktiņa, jo apakšā ir ciet, tad viņš neskanēs. Vienkārši sēžot un nolikt klēpī, vai nolikt uz paklāja, mazliet atstutēt, vai arī nolikt uz statīvu. Un tad ir divi veidi uzsitieni. Pirmais ir pirksts no augšas. Tu uzsit un atrauj pirkstu. Standartā, kad cilvēks kaut kur grib uzsista pirkstu, ja es gribu paklapēt pirkstu, es it kā sita cauri tai lietai vai plauktam vai priekšmetam, bet man vajag viņu uzsist tā kā un atraut, it kā viņš būtu karsts. It kā tā būtu plīts virsma, ja? Tad otrais uzsitiens ir tāda kā pļauka no sāna. Tas pats. Pa viņu atraut pirkstu, tev vieglāk būs izpaši tiem leņķīšiem. Viņus pārsvarā nespēlē tajā punktiņā iekšā, jo katrā malā atrodas divi dažādas skaņas, dažādas notas. Atkarībā, kur tu uzsit, skan dažādas harmonijas. Ja tev rodas kādi jautājumi, atstāj komentāru un es labprāt tev palīdzēšu. Ja tu vēlies pieteikties privātu nodarbībai, tad kur ir mans numurs, raksti man WhatsAppā un sarunāsim nodarbības laiku. Tu uz privātu nodarbību nākot, tev nav vajadzīgs savs instruments, pēc nodarbības būs daudz vieglāk saprast, kā tas viss strādā un arī vieglāk izvēlēties to, kāds patīk labāk. Šos handpanus var iegādāties ukuleleriga.lv.